Labrīt! Sveicināti ceturtdienā. Ir cilvēki, kas teica, ka grib redzēt, kā izstās mana diena. Šīs būs vlogs, ko es daru savā dienā. Es tagad esmu atvaļinājumā, līdz ar to es varu uzfilmēt, jo tā tikai darba dienas. Es vairāk palielam esmu tikai darbā un mājās. Tad vakarā es aizbraucu uz džimu, bet tā kā es esmu atvaļinājumā. Es izvēlēju šodienu nofilmēt savu dienu, jo šodien būs kinda extra busy. Ekstra pilna diena. Mums ir, tagad ir iesācies rīts, es noskujos, iegāju dušā, vajadzēs uztaisīt brokastis. Ap 2:00 būs crazy fotoshoots. Jā, es nezinu, es esmu sācis fotografēt, iečkojot Instagram. Ja kādam Liepājā, vai varbūt pat ārpus Liepājas, bet ja ir iespēja atbraukt uz Liepāju, varat uzrakstīt man DM-u. Es taisu mašīnām šūts, man ļoti patīk, bet es arī varu uztaisīt portretus, ja kāds grib kaut kādu pārsesiju, ģimenes sesiju, droši uzrakstiet un varam kaut ko sadomāt. Mums šodien ir crazy mašīna. Mums ir Emerald Green G80 M3 Competitions. Es esmu izvēlējies vietu, kur mēs viņu fočēsim, bet par to visu vēlāk jūs redzēsiet, to es arī visu nofilmēšu. Tad vēl ir doma satikties ar manu brālēm Akaini, Golfam uzliktā spoileri. Nope. Tas temu tūnings, ko es jums stāstīju. Vakarā džims. Nope. Protams, šādi neizstīsies mana diena katru dienu. Šitā vienkārši tāda ekstra busy. Tāpēc es arī šito izvēlējos, lai ir kaut kas interesants. Bet jā, pulkstens tagad ir 10:27. Un pie mums vakar bija atbraucis Elisa un Kārlis, Auros Krustacāki. Mēs bišķīt patusējām, nosvinējām Lieldienas jau ātrāk ar viņiem. Tagad pievāksim māju, uztaisīsim brokastis un lēnām gatavosimies mūsu fotosesijai. Let's go! Pulkstens ir 1:30. Es sazvanīju savu tēti pirmīt. Es teicu, ka man vajadzēs šoferi, lai sanāktos filmēt arī rollerus ar to mašīnu. Jūs pat man bija sarunāts ar Arči, bet Arčs uzmet Arči. Bet jā, es zvanīju tētim, viņš tagad neatbildināja, kā sevi brauks tāpatās. Bet cerams, ka tētis atbildēs un kad es dabūšu viņu, es sākšu lēnām gatavoties tam šūtam, salikšu visu somās, un tad jau, bet jā, lēnām tuvojās, es palieku bišķīt nervos, jo tā būs vislabākā mašīna, kas man ir bijusi līdz šim, un es nezinu, man liekas, ka tur var sanākt ritīgi vai nu crazy builds, vai nu sanāks flops galīgs, bet es ceru, ka tā ne, ka sajies, un jā, tad jau redzēsim, kā sanāks viss un tiksimies kaut kur tad, kad mēs tur mauksim. Okay. Jā, es bišķīt nervozēju, bet sākšu skrāmēt somas, lai viss ir super laicīgi un jā, let's go! Somas es esmu salicis, kur viss stabilizātoram, tas ir statīvam. Es uzrakstīju tā meitenei, kur ir piedara mašīna, viņa teica, ok, tiekamies Sveberliņos, jo man liekas, ka mežu fonā tā mašīna iztīsies ļoti sick. Es palielam esmu gatavs, sazvanīju arī tēti, viņš arī būs ap 2. Es jau braukšu ātrāk, bet viņš būs mazliet vēlāk, bet tad arī tikai rollers filmēsim, viss kārtībā. Un jā, bišķīt stresoju, bišķīt nervozēju, bet būs labi. Un es lēnām taisos un braucu ārā, tiekamies, tad, kad būsim tur. Es esmu atbraucis uz lokāciju, es izbraukāju sākumā bišķīt cauri pastījos, kur kārtīgi varēs, un es atradu vienu vietu, kur tā kā aizmugurē ir nokritis koks. Un apkārt tāds zaļš, man liekas, ka tur būs ļoti sick, bet es esmu pa pusstundu ātrāk nekā vajadzētu, es tagad gaidu gan Bambi, to G80, un arī tēti zvanīja, ka viņš jau brauc lēnām, viņš drīz jau iebrauks Liepājā, sagaidīsim
Nu, ja BMW atbrauks ātrāk, es braukšu jau fočēt, un tad vienkārši tēti pievienosies vēlāk. Bet, jā, mēs esam atradis vietu. Tagad tikai jāgaida, es esmu satraucies, vēlreiz pačkošiem man viss ir, vai viss ir uzlādēts. Un jā, tad jau sāksim. Crazy fočēšana, gan kaut kāda viena no sapņu mašīnām. Es nezinu, tas ir crazy. Tā satraucos, tā priecājos un, diemžēl, šodien atcēlās. Tāpēc, ka sākās nereāls lietus, viņa pirmkārt negribēja, es saprotu. Otrkārt, es baigi, man ir kāda aizsardzība pret lietus, bet tas ir kaut kāda DIY versija, ķipa ziplock tās maisiņš vienkārši sagriezts un, karoči, jā, reāli viss tik labi gāja, es tur tā biju reāli prepērojies un atradu jau spotu un šeit tev lietas uznāca un jā, diemžēl nenotika šodien. Mājās. Šajā brīdī es patiešām paliku bēdīgs. Es tā gatavojos, uztraucos, ātrāk aizbraucu, lai atrastu perfekto vietu un uznāca lietus. Tāpēc nav īsti video turpinājums no tās dienas, jo vairāk galīgi negribējās neko filmēt un galīgi nebija noskrīmēt, bet viss kārtībā, tā dzīvē notiek. Tāpēc saka, nevar būt kāpumi bez kritumiem. Tā man vismaz saka ChatGPT. Bet atlikušo dienas daļu Auros krustvecāki Elis un Kārls mūs uzaicināja atkal svinēt lieldienas ar viņu radiem, aizbraucām, bišķīt patusējām, un tad jau pienāca šis brīdis. Ok, jums tā bija 1 sekunde. Man šī ir nākamā diena. Kā jūs redzējāt, vakar nekas nesagāja ar to M3. Un godīgi sakot, es biju ļoti bēdīgs. Es biju ļoti bēdīgs un es neko vairs negribēju filmēt, so es vakar vairs neko nenofilmēju. Bet vakar arī ļoti izmainījās plāni. Mēs ar Eviju, Elisa Kārla mūs uzaicināja aizbraukt uz Vaņodi. Mēs aizbraucām uz Vaņodi un pavisam es neaizgāju ne uz džīmu, neko, jo mēs bijām Vaņodē visu nakti palikām, šorīt atbraucām mājās. Bet šodien ir nākamā diena. Pulkstenis ir 3:10 un mums ir atkal sarunāta tikšanās 4:20 ar to pašu mašīnu. Šoreiz man būs līdzi Arčis. Un pašlaik ir ļoti rādījās, ka šodien visu dienu būs apmācies un līs. Bet, līdz 3 rādījās, ka līs, un mēs sarunājām 4, bet tagad parādījās saulī. Es ļoti ceru, ka viss saies. Es sākšu tulīt taisīties, man jāiebrauc pakaļ Arčim vien. Un cerams, ka viss saies atkal. Šodien es mazāk nervos, bet varbūt tas ka es jau vakar izstresojos normāli. 4:20 mums ir sarunāts tikties Bebeliņos, un pēc stundas un 10 minūtēm viss sāksies, un tas ir crazy. Es esmu ļoti excited, so, ok, let's go. Man ir jāizbrauc ieliet dīzelis, jāizbrauc pakaļ Arčim, un mēs braucam atkal uz Bebeliņiem. Let's go! Mēs esam atbraukuši uz Bebeliņiem, kur ir Arčis. Mēs tagad gaidām to čiepiņu ar M3. Viņi teica, ka viņi būs bišķīt vēlāk. Arčī. Viņš teica, ka... Bet tu esi excited? Yeah, vēl. Tu tikai redzēt M3? Vai ne, jo man pašam ir M3. Man ir M5. 39. jā. Pulkstenis ir, cik ir, gandrīz 4:30. Mums tikko uzrakstīja, ka pēc 15 vai 10 minūtēm būs. Grāl trešā mašīna. Kāda iespēja? Ej, tu. Kas tu pīkst? Mēs sagaidījām un mēs tagad brauksim materiāli roku.
Tas ir nereāli. Šajā brīdī es sāku fotografēt mašīnu. Diemžēl nekas no tā baigi nav nofilmēts, jo es vēl neesmu pasūtījis šo chest mount, kur var ielikt telefonu, lai jūs varat redzēt, kā notiek pati fotografēšana. Negribēju uzreiz bāzt kameru sejā mašīnas īpašniecei, jo tikko satikāmies. Bet, ja gribi redzēt, kā sanāca bildi un video, aizej pasties uz manu Instagram kontu un apskaties. Turpinām video. Šitas ir crazy. Man ļāva uzgāzē. Izklausieties. Es reāli, es teicu, kurš paskatīt? Это задний привод? Да. Поэтому она может так же. Jā, Sofija, kas ir mašīnas īpašniece, redzot, cik mēs esam priecīgi par mašīnu, piedāvāja mūs izvizināt, un, diemžēl, pagadījās tieši netrafarētā policija. Mēs ar Arči sajūtāmies abi slikti, jo likās, ka tā ir mazliet mūsu vaina, bet Sofija teica, ka viss ir kārtībā. Viņa zināja, ka tāpat agrāk vai vēlāk braucot ar tādu mašīnu, kaut kad tas sanāktu, un ir laimīgi, ka mēs dabījām to piedzīvot. Arī policijas teica, ka visu saprot, ka ar tādu mašīnu nebrauks kā Olms, bet, diemžēl, noteikumi paliek noteikumi. Fotošuts ir beidzies, pulkstenis ir gandrīz 7, diezgan ilgi pagāja, bet, kā jūs redzējāt, diemžēl mūs apstādināja menti. Viņi gribēja, viņi mūs izvizināja, viņi tomēr uzgāzēja visi cieni. Mēs ar Arču vienkārši 7. debesīs reāli, es nezinu, man nav ko citu teikt. Tas ir tāds experience, ko ne katrs dzīvē izdzīvot, bet tas bija episki. Bet, diemžēl, menti mūs apstādināja, pienāca policijas teica, ka būs 2 sodi beigās, ja viss spied 3. Mēs reāli kāds 40 minūtes sēdījām, gaidījām, kamēr viņi vienkārši spieda ārā sodu, lai viņi dabūtu maksāt, un tur diezgan neforšināts. Bet liels paldies Sofijai, es ielikšu viņas Instagram šeit. Iečekojiet, varbūt esat Liepājā, varbūt arī fotogrāfs, kāds grib kaut ko sazināties. Vispār tik forša meitene, tā kā, es nezinu, viņa ļāva pagāzēt. Vienkārši ļāva darīt, ko grib ar to mašīnu. Protams, mēs nebraucām, tas tā, bet tā fotošūt, tā gadījumos viņa ļāva darīt pilnīgi visu. Mēs ar Arči, es tiešām, mums vienkārši tās emocijas, tu nevari izskaidrot. Tas ir kaut kas, tas ir vienkārši tev jāpiedzīvo, lai tu to saprastu. Bet es tagad braukšu mājās, man Evija jau gaida, sanāca beigās ilgāk nekā bija domāt dēļ mentiem, tur ļoti tā stulbi. Bet paši menti jau arī teica, ļoti smuka mašīna, viņi arī redzēja, tad, kad mēs fočējām, viņi brauc garām, un jā, viņi teica, viņš ļoti smuka mašīna, viņi saprot, ka tāda mašīna tomēr, tur, tu nebrauks ar tādu mašīnu, tā kā tu brauks ar kaut kādu Opel. Viņi teica, bet, diemžēl, tādi ir likumi, un jā, bet jā, es nezinu. Vienkārši incredible experience. Mēs tagad brauksim mājās, ļoti saule spīd acīs, bet tad jau, kad būšu mājās, tad es padošu ziņu. Es tagad esmu mājās. Ir jau vēls, mēs bijām vēl lejā nogājuši. Evija šodien palīdzēja visu dienu mammai taisīt priekš rītdienas lieldienām. Rīta lieldienas viņa palīdzēja krāsot logus un visu. Pasačānī. Šis galīgi nav īstais brīdis man filmēt. Kāpēc tev visi mati ir ar kaut ko? Es visa esmu ar skūšanās putām. Kāpēc? Tu gribēji skūties? Nē. Man bija cīņa ar tēti. Es centās viens otru noskūt? Nē. Es pat nezinu, kā to nosaukt. Vienkārši ampļi? Es teiktu tā. Džimoju, ka es jums šoreiz nerādīšu, jo es negribu braukt šodien uz džimu, jo es gribu samontēt tās bildes. Atlikušies, ko es šovakar darīšu, būs montēšu
tās bildes ar Emku, video ar Emku un iespējams arī jau šito video. So varbūt šīs ir beigas man, es īsti vēl nezinu. Ja tā ir, tad paldies, ka tu noskatījies, nospied laiku, abonē mūsu kanālu. Es tagad izgāju bildēm cauri, kuras es gribu montēt. Es stabiliešu vēlreiz cauri, jo pašlaik man liekas, ka man ir problēma tāda, ka es nevienu bildi neredzu, ka viņa ir slikta. Kaut vai, ja bilde ir kaut kāda miglaina vai tā kā blurry, pieņemsim, es jums to ātri parādīšu. Nu, tur viss tā kā tur nav baigi nekas fokusā. Viņa ir blurry, bet es redzu tikai tāpēc, ka tā mašīna ir nikna. Viņa izstās nikna, es redzu kaut kādu vērtību, tāpēc es vienkārši lēnām iešu cauri montēšu un es vēlreiz izvēlēšos. Man liekas, dažas bildes ir vienkārši, amazing. Ja jūs gribat bildes redzēt, piesakojiet man šeit. Es parādīšu jums vienu. Un ja jūs gribat redzēt pārējās bildes, piesakojiet man Instagramā šeit. Un jūs redzēsiet. Bet jā, es tagad montēšu.